Jā, tas bija tā īsumā, ko es gribēju pastāstīt par statistiku pēc 4. stūres, par labākiem rezultātiem individuāliem un komandu. Tiem līdzi jūs varat sekot arī paši, katra diviziona sadaļā ieejot un noskatoties, kurā brīdī, kad jums ir laiks. Un tad tam jūs varat sekot līdz, kā jums mainās. Jūs varat piefiksēt savu rezultātu, vidēju savu labāko vienu spēles rezultātu uz doto brīdi. Un kā tas mainās pēc katras stūres, tā var sekot līdzi un skatīties, kāds jums progress. Tur ir ļoti dažādi un ļoti daudz veidi, kā tur tik daudz tā statistikas, ka tu var visu kaut ko sekot līdzi saviem rezultātiem un pilnveidot sevi. Un tad vēl papildus vēl par vienu lietu gribēju pastāstīt, ko es iepriekšējos video jums neesmu stāstījis. Dosimies uz Platinum divizionu sadaļu. Tā šī statistika atrodas katra diviziona sadaļā, tāpēc tas nav svarīgi. Es vienkārši dodos tagad uz Platinum, un gribēju pastāstīt par šo statistiku, kas ir par vidējiem komandu. Ko es mainu, jūs redzat, Platinum divizionā 8 komandas, un viņu komandu, kāda ir vidējie, tas 4. stūres, un kas ir nācis papildus, ko es papildināju, ka pēc katras stūres, tātad es lieku iekšā komandu vidējos, kāds ir vidējais komandas pēc konkrētās stūres, pēc 1., 2., 3. un 4. Tad jūs varat pasakot līdz pa divizioniem un redzēt, kā katrā divizionā vai ir progress vai regress. Un redzam, ka šis cipars bija mainījās, jo tika izspēlēt pārspēle Lešam Petru un Universal. Un līdz ar to tāpēc arī tagad pamainījās bišķi uz augšu. Pakāpās šis cipars, jūs redzam pēc 1. stūres, 2., 3., 4. Un kā mēs redzam, tad Platinum divizionā sākās visas 186, 187, tātad neliels kāpums uz augšu. Gold divizionā no 180 ir nokrities līdz 174. Silver divizionā no 166 līdz 168 jau ir uzkāps vidējais. Un bronzā no 151 uz 152. Tā kā visur vērojams ir neliels, bet progress izņemot Gold divizionu, kur ir tāda neliels lejupslīde. Un tā, tad jūs varat pēc katras stūres varēsiet sekot līdzi arī, kāds ir divizionā vidējais. Un, kā mēs redzam pēc šiem vidējiem, tad sadalījums komandu pa divizioniem ir atbilstoši, un katrā divizionā nav tā, ka silverā būtu lielāks vidējais par goldu vai platīnu. Un tā. Tas bija vēl tā papildus, ko es gribēju pastāstīt, lai jūs varat sekot līdzi. Un tā, tas būtu tad viss šajā video, un tad tiekamies nākamreiz.